Čau visiem. Pirms kādu laiku atpakaļ es teicu, ka aizdīšu strīmu, kurā es sitīšu pa maisu 24 stundas. Tā diena pienākusi. Kā jau redzat, strīms tūlīt tiks palaists gaisā. Es esmu uz vietas, mais ir uz vietas. Esam gatavi un 24 stundas patarnēsimies. Es sākotnēji gribēju to priekš sevis izdarīt, bez nekāda strīma, vienkārši es 4 sienas, boksumais un priekš sevis vienkārši pasas 24 stundas. Jo es dzirdēju, ka viens UFC cīkstonis Jiri Prochazka, viņš to pašu izdarīja un vienā intervijā teica, ka viņam tas ļoti palīdzēja vispārīgi. Un es gribu saprast, ko tas var palīdzēt, vai tas vispār palīdzēs, kā es jutīšos pēc tam, varbūt es kaut ko jaunu sapratīšu. Tā kā ir vērts pamēģināt, manuprāt. Ilgākais pa boksmais, bļāredz, varbūt 5-10 minūtes, neilgāk. Noteikumi, mums nav, mums tādā brīvsolī visu šobrīd iet, bet, principā es arī sitīšu pa maisu, neiešu prom no viņa. Es nezinu, kā būs ar stolu ciešanu. Es centīšos turēties, varbūt es aiziešu tur pačurādi, bet es vēl nezinu. Bet tā vispārīgi es sitīšu tikai pa maisu un neko citu nedarīšu. Varbūt tur ar vienu roku padzerties arī. Es nezinu, tas viss būs tādā plūsmā, grūti pateikt. Šobrīd man ir boksa apavi, ko es aizņēmos no sava trenera Edgara Lipskija uz Bazāra 3 cīņu. Es viņu vēl nedevu viņam. Es viņam nepaprasīju atļauju, diemžēl, bet tāpēc, ka viņš nevarēja sazvanīt. Es ceru, ka viņam nav nekāda iebilduma, ka es viņus atkal izmantošu. Es viņus varu izmazgāt. Man ir RDX cimdiņi. Šos cimdus es dabūju savā pirmajā profesionālajā cīņā, kas bija Zviedrijā. Tur ir mans pauktiņš ar našķiem, koliņu, ūdens, Lucky Punch paslēpies. Un ko vairāk, man kluba forma. Tā mēs te... Tev ir bez saitēm, ja? Jā. Ir labāk ar saitēm vai bez saitēm? Ar visu laiku es kāvos bez saitēm, pēdējās cīņas skaujos ar. Nezinu, kāpēc es tā savas rokas bojāju visu laiku, bet labāk ar saitēm. Šodien arī bez saitēm, ja? Jā. Tas jau nav cilvēks, kuru vajag izrubīt. Aromāts. Šis, kāpēc tu man viņu iedevi? Lai tu uzpūstu uz ķēdes augšā, lai... Ne. Vai viņam tāds trūklakies? Jā. Pēdējo vārdu pirms sākam. Neko, lai man izdodās un forši sev pārbaudīt. Es nezinu, ko pateikt. 3 un 4. Tātad šobrīd, kāds tev sajūtas, kad tu sit pa maisu? Man ļoti apš tā rots un viens kols, viens vecs trauma, teiksim tā. Bet, nezinu, grūti pateikt vēl. Kad ir pagājušas 2 minūtes. Es gribu redzēt, kā es jutīšos pēc stundas, 2 un 3. Tātad oficiāli ir pagājuši šobrīd 10 minūtes no strīma sākuma. Dans Bukovskis ir pārsicis savu personisko rekordu sišanā pa maisu. Dan, kādas tavas sajūtas šī vēsturiskajā mirklī? Normāli. Vēl palikušas tikai 23 stundas un 50 minūtes. Vēl tikai tik daudz, tik maz, nezinu. Jā, kādas tavas sajūtas šobrīd? Uz cik procentiem tu ieliecies sitienos šobrīd? Kāda tavas 20, 10, varbūt dažiem bišķi vairāk. 10% kaut kur. Varbūt 20. Jāstrādā reāli 24 stundas. Es nevaru. Šitā nevar, ja? Parād, kā tu nevari.
Labi, nomierinies. Vēl ir palikušas tikai 23 stundas, 48 minūtes. Jā, viss varam braukt mājās. Tā, mums ir pirmās. Dans Bukovskis saplēs maisu jau pirmajā pusstundā. Tā sieviete cenšas līdz stundai, viņš jau pusstundā saplēs. Tātad mums ir atnākusi vaļā augšējā karabīne. Maiss var nokrist jebkurā brīdī. Tā, nu tu turpini. Es padomāšu, kā mēs varēsim salabot šo te situāciju. Tātad streams ir apdraudēts šobrīd. Dans Bukovskis ir salauzis maisu jau pirmajā pusstundā. Kā tu jūties, Dan? Nu, tā. Nezinu, grūti pateikt. Rokas sāp. Tāda eifórija pagāja, zini. Nu, man neko daudz dzīvē nevajag, jo pasas pa maisu. Jūtos ļoti labi. Pēdējā minūte. Trīsdesmit sekundes. Pieci, 4, 3, 2, 1. Nu ko, pirmā stunda ir aizvadīta. Kā tu jūties pirmajā stundā? Spiekus. Nezinu. Varēs novilkt vēl visas pārējās 23 stundas? Dzīvosim, redzēsim. Es nezinu. Grūti pateikt. Kā tu piekus? Nu kā jūties? Klausies. Te viens cilvēciņš ieskaitīja 11,99 €. Ko tu vari? Jau 3 stundas ir pavadītas strīmā. Dans Bukovskis vēl joprojām strīmo. Jānis K. ir noziedojis 9 poundus un 99 centus.
Nu, nē, man jau sāk likties, ka viņam sanāks. Nevar saprast, vai ne? Pateikšu, 3 naktīs iešu stolu čurāt, tad es ieslēgšu laivu apstītos. Jā. Gans stoli bija jau? Nē. Bet te tāda peļķa ir uz zemes, nezinu, kā parādījusies. Vai viņam pampers uzvilkt? Ūdeni viņš dzer? Jā. Viņš vienu šeikerīti ir izdzēris šobrīd. Viskiju jau sen izdzēra. Viņam elektrīts obligāti jādzer. Nu, labi, Nē, viņš 2 šokolādes liels ir apēdis. Šokolādē nav elektrība. Elektrolīti nav? Var uztaisīt ar medu, ūdeni. Šokolāde ir ātri elektrīdās. Šokolāde iedos ātri enerģiju un arī paņems nost. Paldies. What's up? Atnāc apsīties, kā notiek lietas. Pastrīmo CS. Es te dzirdēju, tu veidi teici, ka vajag elektrolīdus taču. Jā, paldies. Es tieši braucu garām, izdomāju, ka vajag ievilkt. Nu, kurā stunda jau? Sastā jau vien. Nu, ko tu saki par visu šito pasākumu? Es saku, Dans ir monstrs. Dans ir monstrs. Tas ir... Es nezinu, vai es 24 stundas izturētu. Es nezinu. Pēc... Interesanti pasīties. Es ticu. Gribētu padoties katru stundu, bet tāds, nu, davai vēl vienu stundu, Nedrīkst. Tā vajadzēs uz katru stundu, 16 arī vajadzēs 15. Ir. Izslēdz to maisu. Tas bija jaudīgi. Trakais, ne? 8 stundu, vēl minūte un 40 līdz 8 stundām, kad Dans jau daudzīs maisu. Traks šaus. Ja viņš izpilda 24 stundu uzdevumu, viņam vajag medaļu par šito. Taisnība. Taisnība, tev to Rinīs saka. Medaļu? Jā, medaļu tev vajag par to. Nevajag. Kur Zildnieks saka, medaļu vajag skatītājiem, kas nosvīsies līdz galam. Tu ir taisnība. 8 stundas pagājuši. Un es nedomāju apstāties. Rinīs saka, nē, es iešu gulēt. Rīt, ja viņš vēl no rīta būs dzīvs, tad es būšu apujā. Sarunāts. Pa bērnu strīmu. Pēc šī strīma būs jauns video. Tā kā piesakojiet YouTube'ā, uzspiežat like un follow, lai redzētu. Lai nepalaist garām jauno video. Nedaudz pačukstēšu šo brīdi top. Tieši tagad top video. Jā. Jo. Mums Lakī Latvijam pievienojies skatītājos. Ir jau 12, precīzi, starp citu ir precīzi 12, 0. Nopietni? Jā. Aiziet. Tu jau otro dienu sit pa maisu neatejot. Un tad reāli tagad ir 15 stundas un 33 minūtes palikuši. Tad redzi, beigsies 3:35. Džēbs, 2 kroci. Jā, savā. Uztais klasisko variantu. Korpus ar priekšo roku, korpus galva. Ar priekšo roku 2 sitieni. Un aizmugurē uz otru pusi izvairies. Nē, jā. No otru pusi vienkārši. Jā, ļoti labi. Tu varētu šitā vispār treniņus vadīt, ne?
Bam, bam. Un kur bēklis? Tagad aprit 9 stundas. Wow, nevar teikt, baigi superīgi, bet nu. Tā mēs dzīvojam. Tātad, cik tagad ir laiks pagājis? 9 stundas, vēl burtiski 3 stundas un būsim jau pusē. Kā tu jūties šobrīd? Šobrīd? Jā. Pajautā pēc 3 stundām labāk. Ko vēl 200 laikam būs 110,000. Nav vairs daudz. Es nogurst vairāk gadās. Skatoties uz šito. Jā, es saku, viņš nogurst. Nē, Dan, tu tikai močī. Mēs tev ticam. Salēt. 13 sitienu kombinācijas. Viss jau pabeidz tik ātri. Tik ātri jau. Viss tu pat nepaspēja kameru pagriezt, tas jau uztaisīja. Tāds ātrums, Džeki. Bet tas no Lucky Punch ir vienīgi. Tāds ātrums ir, ja tu dzer daudz Lucky Punch. Tā tu esi ātrs čaus. Slikti es jūtos, ko tu gribi. Bet nē, viss būs labi. Turam latiņu, neatkāpjamies, ejam pēc saviem mērķiem un es soli atpakaļ. Tu esi atpakaļ uz puslaiku. Tas dienas treniņš. Es atvainos, es kavēju sākumu nedaudz. Jā, nāciet iekšā, lūdzu, ģerbieties nost. Sveicināti, jā, es te pustreniņu es nokavējis bišķīt, bet nu nekas. Nu, bišķīt nokavēju. Bišķīt nokavēju. Jā. O, es tieši uz pusi. 3, 2, 1. Ir, let's go! 12 stundas, večuk, let's go! Nu, patīk arī rakšķīgs, kā viņi tā ir. Pēc 12 stundām, ne, ātrums, Džeki. Līmenis. Labi, es vairs nevaru tā. O, Dans gandrīz nokrita. Oi, moments strīmā labais. Kaut kā sanāc kājas. Dans gandrīz tikko bija uz virvēm. Es maizi dabūt nav daudz. Kāda motivācija Danam? 5 no rīta. Ne tikai mēs, Ronalda, Alvals Paliņš. Un tas arī. Aizbiet ar vienu cilvēku asinī projām. Tāda bija. Drīzāk būs jāvāk atpakaļ cīņā. Bet nu tā, 3 minūtes atpūtināšu acins. Paskīšu elkonīšanu. Dans, paskaties uz šiem cipariem. Tas izstās ļoti labi! Ir, bet 10 palikuši. Tas izstās ļoti labi! Re, tik labi tas izstās, ne, tas viens cipariņš. Tā, bet es tik priecīgs. Un cik izskatījumi, ka TikTokā ir šobrīd neskatījumi, bet... Kur es esmu? Čau!
Kas tu teici man kaut ko? Nē, tik tā kā teica. Tik tā kā? Tik tā kā teica. Vā? Es vienkārši skaņojos. Tā, Tu. visi mīļie cilvēki. Atbalstam darbu viņam vēl ir 8 stundas un 6 minūtes jādod mairs. Iespējams, ka cilvēks jau būtu mīrt pirms kādām 14 stundām, 15. Ja viņi tā daudzīt, bet, mairs vēl stāv. Eku mums karabīna pārplīs. Parādīsim uz puķiem, kā stāv. Pirmais, ka tā stāv jau. No pirmās pusstundas es viņu jau var teikt. Viņi uz cerībām. Mairs turās uz cerībām. Nē, tāds tur vēl gadu turēs. Redzēs, Viņš tā turās ļoti ilgi. Jo. Šeit mēs redzam retu dzīvnieku, lauvu, brīvajā habitatā. Rikārds! Tāds ir malacis monstrs. 16 stundas šitā. Varmāts. Tieši tā. Vai laivas tiekās? Tiekās 21. februārī arēnā. Bija forši. Atbalstu, droši, atbalstu. Hujomi arēna. Tagad palikusi grūtākā daļa mums divatā. Dan es nebraukšu mājās par tevi pagulēt tieši tā rītī. Padomā galvenais, jā. Labi. Jābrauc. Brems jānodz. Mušku šitā beņķi braucam? Tā kā Aladins ar paklāju mēs mēs ar divām. Viņš jau var piestumt tev to var apsēsties un Ar kājām spērt, ja? Bet, klausies, tu jau strīmā 24 stundas sit mais. Nav jau melots. Nav jau melots. Vai tu sēdi, vai tu guli. Tev var šitā te gulēt. Labi, jā. Principā mēs jau redzam, ka tu šitā darīt. Bet 24 stundas tu būsi strādāt. Vai arī sēdi un kāju šūpi. Tu jau nevar šūpināt, mēs taču redzam. Būs jau nograuzis dzelzi jau. Meklējam Danam normālus kvalitatīvus cimdus. Meklējam sponsors, sadarbības partners, kas var iegādāties jēdzīgus, sakarīgus cimdus, ar kuriem var noboksēt 24 stundas šo trūks. Vai, nevajadzētu, nesabojājot cimdus. Nesabojājot rokas, tādus cimdus meklēt. Jā, šie RDX cimdi bojā rokas, kā redzēt, viss ir sadargāts, viss ir vajadzīgs kārtīgs, kvalitatīvs cimds, kas nebojā rokas. Kur tādu atrast? Kur tādu atrakst? Rakstiet komentārā. Davai. Davai, kamermēn. Davai. Paldies, Bet zini, bieži vien tie kamermēni ir sliktās pozīcijās. Ir īpaši tie, kas filmējās citos hubos, ja? Citos YouTube'os. Jā, ārā jau gaišāk palikt. Jā, ārā ir gaišs jau. Ko? Atbrauc man komandas biedri, atbalsta, atrast banāniņus, enerģiskos. Tas ļoti forši ir, patīkami. Pārunājāmies, laiks pagāja ātrāk. Bet tagad 7 stundas un 30 minūtes. Es esmu palicis viens pats ar mūsu operatoru kungu. Tā kā, es nezinu, grūtākais priekšā, es nezinu. Nu ko, 8 no rīta? Strādājam, ja? Daniet 17. stunda, kā tu jūties šobrīd? Slikti.
Dan, tu gribi tagad vēl turpināt? Nē. Negribi? Man, es domāju, es vēl varētu 2 stundas izmocīt, mēģināt. Un tad pēc 20 stundas beigt. Es nezinu, tas varbūt vēlreiz tiešām būs jāmēģina kaut kā savādākos apstākļos. Tagad es zinu, kas jādara labāk, kas jāsagatavo. Jo man ir milzīgs diskomforts, bet jūs knapi kājās var nostāvēt, tiešām knapi. Un, nezinu, grūti raksturot tās sajūtas, kas man tagad ir ļoti grūti raksturot. Tādas sāpes es nekad neesmu jūtas savu fizisks. Tev galvenais tagad bija pārbaudīt sevi un 20 stundas nodauzīt un tu esi ***nats. Tas ir sāpīgi. Tas ir ļoti sāpīgi, ka man vajag padoties, bet es nezinu, man pilnībā viss manā ķermenī saka, nē, tālāk. Nevajag pārspēlēt, tur nesi. Tur jābūt drusku jāsagatavojas tādām lietām. Tas ir nevar tur sēdēt mājās āliņu izdomāties daudzīties 4 stundas. Bet tu jau esi tik daudz nostāvēs, cik nevajag. 20 stundas, tas ir perabors jau tāpatās. Tā kā nevajag pārdzīvot. 20 stundas, man likās, tu pat stundu neizturēsi. Ko nopietni? Ākstos. Tagad tev ir 18 stundas sanāk 30 minūtes, ja? Jā. Es domāju, arī vari beigt. Nečkrējies. 24 tāpat tu neizilgs. Slimnīcā nonākt arī nav tagad prāta darbs. Jā. Būsim reāli, nepārspīlē. Es saprotu, ka tev ir rakstos un tu tagad negribi ķipa padoties, bet tā jau no padošanās tas izdarījies diezgan daudz. Dan, tu jau nevari vairs nostāvēt. Kāda jēga? Kāda jēga nokrist? Nopietni? Jā, uztaisīsim kaut kā drusku savādāk. Atstāj tādu mazu pārts number 2 vai dublis numur 2 un uztaisīsim vēlreiz drusku interesantāk, varbūt kaut kādus konkursus naktī izspēlēsim, uztaisīsim to ēteru interesantāk. Labi. Tā kā tagad šitas bija labs tāds ieskrējiena punkts, Jā. lai nākamā reize uztaisītu kaut ko jau grandiozāk. Pasaka visiem paldies, un parāda rokas. Man liekas, tur jau āda norauta. Ārprāts. Es jau jūtos tagad, bet labi. Atgriezīsimies stiprāki. Ko darīt? Tieši tā. Tāda dzīve. Nepārdzīvi, uztaisīsim vēlreiz. Es tur arī visu nakti pasēdēšu tevi. Uztaisīsim drusku vairāk, kaut ko interesantāku. Pasaka, kurš jau varētu 18 līdz 19 stundas izturēt. Gribējās to cipariņu 24, ja? Nu, tev jau gandrīz bija. Tev jāizbīgās, tu tagad. Esmu tik daudz tos lakīpaņus sadzēries, esmu gulēt, pat neiziešu. Tas arī nebija prātīgi. Viss Kas visvairāk sāp? kājas. Kājas, jā, tad tu esi arī teici, jo nostāvēt 20 stundas kājās vienkārši. Tas jau ir grūti. Protams, ka sūdīgi. Cik palika? Palika 5,5 stundas. Ir uz ko tiekties. Bet no otras puses padomā, cik tu ilgi to izdarīji. Tu padomā, vai kāds to varētu izdarīt. Tādā tempā, kā tu mauci. Tādā tempā, kā es to darīju, es domāju, ka nē.
Bet, ja es domāju, ja es būtu bijis gudrāks bijis sākumā, tad es būtu visu izturējis. 18 stundas. Veikalā paņem 18 stundas pastāvi. Viens veikals jau nestrādā tik ilgi. Mēs atgriezīsimies stiprāki, kā vienmēr, ar treneru uzraudzībā. Mācīsimies no kļūdām. Un, jā, būs daudz savādāk, un mēs to noteikti izdarīsim. Noteikti. Labi. Tu gribi stop stream, ja? Yes. Nu ko, šoreiz mēs izgāzāmies, nesanāca aizdīt visu 24 stundas, bet mēs aizdījām 18,5 stundas pie maisa. Es nostāvēju, nobuksēju, kā varat redzēt. Bija ļoti grūti. Bija arī daudz kļūdas, 10 pirmās stundas diezgan aktīvi strādāju. Un, mēs to izdarīsim vēlreiz, gaidiet, un jā, mēs to paļabam izdarīšu kaut kad. Davai.